Un tālūk neliels ieskats vai apgaita. Kā saka, pretīm rudenim, neliels apgājiens par, es pat nezinu, kā lai to nosauc. Maz Kačku vai Valsts nezinu pa kurieni. Nu, kaut kur. Starp diviem krastiem. Jo situācija ir tāda, kad krasta masīvs un krasta rajons, tas ir kaut kā, Valsts nezinu, kā jums tur sanāk, bet iznāk tā, ja man prasa, kur es dzīvoju, iznāk tā kā pa vidu. Tā nevar apiekt uz citienu. Šeit ir bēdīgs stāvoklis ar Ķirsona kungu, ņemot vērā, ka viņš pārdeva šito te padarīšanu. Bet šeit ir panākumi baigie. Tenis, jokādī, volejbols, te notiekās nemitīgi. No rīta jau dragā, jau 9. Elas un pūš. Tenis iet pilnās burās. Bet tas jau būtu mazākais. Un šeit ir kā vienmēr nosvaltēts. Te ir patīkami vienkārši iet. Te vajadzētu kaut kādu, es nezinu, ar džipu braukt vai ar traktoriņu kaut kādu. Ņemot vērā, ka šodien ir 2. septembris, lidoju pārbāsts, atrakcijas un visādi pasākumi, dzied un dejo, bet cirks. Tā viņš izskatās no šitās puses. Bet nemaz nevajag iet nekur. Cirks ir katru dienu. No mājas, ka iziet, cirks sākās uzreiz. Cirks pats piedos klāt. Ar joni. Un pilnos spēkos. Zēla dabīgi ir līdz ceļiem. Vietām arī pāri. Tur ir bišķi augstāk kā par ceļiem. Ķirsona kungs jau nevar šito te vairāk, nezinu, kāpēc kaut kā savākt. Bija te visādi brīnumi poniji un kas te nebija. Traļi vaļi, bet ņemot vērā, ka saimnieki it kā mainījusies, tad zāle laik gan jau pofīgi. Pienāks ziema, būs normāli, pavasarī kāds pielaidīs špicku un viss notiksies. Bet šitien bija afigēnī bardaks. Bet, pēdējo 3 gadu laikā ir baigie panākumi. Sacēlts ir nemitīgi 3 gadu laikā kaut kāds 9 mājas, man liekas, vēl šitādas te. Viņš tā bija kā beidzamā, ko nodeva nesen. Man redzēja, ka šeit dzīvo trūcīgie cilvēki. Tas ir iespaidīgi. Reku vēl viena māja, te jau laikam kā 10. ir. Bet tā laikam arī beidzamā, jo vairāk jau nav ko izvēsties. Tad ir jābrauc kaut kur citur, bet jā, stāvoklis no vienas puses ir baigi brīnišķīgi. Beidzot ienāca saulstars šitajā te bēdīgajā rajonā. Tagad pēkšņi ir, lūk, Krīdeneļa dambis 4, Hejā. 2 mēneši atpakaļ šo te māju nodevu. Un nekas darās. Viss notiek pilnā sparā. Jā, šeit ir trūcīgo šitas te kvartāls, kā saka. Tad jau vispārībā, ņemot vērā, ja tā paskatās uz mašīnām, tad, un kā te cilvēki vispārībā dzīvo, tad kas pa vārtiņiem ir. Uz pūtīm. Tīu. Vaļāts iet. Izskatās, šitas ir trūcīgo kvartāls. Saucās krasta rajons. Kur viens trūcīgais aizbrauc ar šo te. Jo Džeks izdomāja, ka nahrēm. Viņam nav nauda, pa ko benzīnu ieliet, viņš uz elektrību pārgāja. Jo šito te, kā viņi savs Tesla bija lētāk braukāt jau kādī. Vismaz nav jāmeklē stāvvietas, var nobāzt, kur gribi. Vispār ir baigi normāli.
viens no trūcīgākajiem cilvēkiem. Tā jau tev apmēram viss. Nav tik traki. Bet trakums sākās šeit, kad mēs izējām ārā uz Maskavas ielu. Te notiek brīnum lietas. Te ir tā kā bija, liekas, ka karš ir iestājies. Re. Zīmes mētājās, šitiem vispār непонятно, kas darās. Tiks gadu pakaļ cilvēki uzliek bruģi, lai te nebūtu plūdi, jo te bija nemitīgi ziemā un vasara ūdens bija pāri potītēm. Tagad viss izkārpīts un visiem visi paverīgi. Re. Kraļi vaļi. Paldies Rīgas satiksmei un visiem šiem tie gudriem cilvēkiem. Re. Zīmes ir nemitīgi. Vispār nevar saprast. Nahrenā. Trubus mētājās visos stūros. Bet tas ir struns. Galvenais, ka koki ir aptīti. Lai nenorauj mizu. Tas ir viens. Otrs mirklis ir lūk stāvu tehnika. Un šitais jau stāv kaut kādu 3 mēnešus. Tas Peugeot ar kamerām uz ūdeni. Tas ir tā, lai neviens neko nenozog. Savādāk var noliet degvielu aparatūrai. Vai kaut ko nofenderēt. Bet ņemot vērā, ka te nemitīgi ir video novērošana, tad situācija kas mainās. Tas nav iespējams. Re. Lūk. Un šeit ir atkal. Te vajag gumijnieks vienu momentu izlūkt ārā uz brīdi. Un sliedes viņas vispār nav sākušās, viņas te beidzās. Jeb sākās čorciņas, te nevar saprast, kas darās vispārībā. Vienkārši ideāli ir. Burvīgi. Šitiem te, ka noiet no tā krītiem, man tā liekas, ka tu esi citā pasaulē momentāli. Jo situācija krasi mainās, ņemot vērā, cik ir zīmes uzstādīts un vispār kas te notiek. Bet galvenais, ka karogs plīvo pie rūpnīcas vārpa bijušās, gan diemžēl. Bet tur jau es nezinu, kurš umniks jau kādī, vai viņš ir nopirkts vai pārdots, vai galvenais ir uzlikt, lai uz galvas nekrīt virsū. Tā kā centrā uz stūri tur, Elizabetes un Marijas ielas stūri, tas ir arī gigantisks panākums. Un šeit ir līdzīgs pasākums. Un kā viņš stāv, jau kaut kādu 5 diegi vismaz, bet, tas ir pofīgi. Tas nevienu neinteresē. Galvenais, lai saimnieks uztaisītu jumtu tīklu novākt, tā lai nebijas uz galvas nevienam šeit ieģēļ virsū, un tad viņi visi lambada. Re. Brīnišķīgi. Un šitien, kas te darās. Galvenais, ka viens ar mopēdi brauc, tā kā biereņos jau kādī. Viss ir augstākā labumā. Tālūk. Situācija diezgan bēdīga. Bet vārnām ir poverīgi. Tās tik paknābā jau kādī un padzerās ūdeni no pēdas un viss ir banzai. Lūk šitā.